Vai tu zināji, kura viela ir visbīstamākā uz Zemes? Pareizi, šis ir ūdens. Tāpēc, ka jebkurš cilvēks, kas jebkad iedzēris ūdeni, ir nomiris. Mani sauc Jurijs Krilovs, skaties šo video līdz galam un uzzini top 10 ūdens noslēpums. Ūdens ir šķidrums, bez kuras nevar iedomāties dzīvi. Bet kas padara ūdeni tik īpašu? Varbūt ūdens molekulas forma? Ūdens sastāv no diviem elementiem, diviem ūdeņraža atomiem un viena skābekļa atomu, kas savā starpā veido ūdens molekulu. Un attiecīgi starp skābekļa un ūdeņraža atomiem veidojas leņķis, kas ir 104,5 grādu liels. Ūdens ir vienīgā viela, kas var būt gan šķidrā, gan cietā, gan gāzveida agregāta stāvokļos. Šis izklausās kā superspēja. Man kā ķīmiķim ir grūti iedomāties arī citas šādas vielas. Bet ja tu tādu zini, uzraksti komentāros. Varbūt ūdens ir interesants ar to, ka tam ir foršas magnētiskās spējas? Nē. Ūdens ir tipiskais diamagnētiķis. Tam ir spēja nedaudz atgrūsties no magnētiskā lauka. Tātad brīnumu ar ūdeni magnēta klātbūtnē neuztaisīja. Bet kāpēc? Ja visi elektroni molekulā ir sapāroti. Visticamāk, ka vislabāk cilvēki atcerās to, ka ūdens sasals pie 0 un virs pie 100 grādiem Celsija. Bet izrādās, ka šo temperatūru var mainīt, ja mēs izmainām spiedienu. Pieņemsim, ja uzkāp uz Everesta virsotnes, kas ir 8800 metru augsta, tad tur ūdens sāks vārīties pie jau citas temperatūras, tikai pie 68 grādiem. Un laikam jūs domājat, ka galvenā problēma uzkāpjot uz Everesta ir novārīt olu. Nu jā, ja mēs aizmirstam par to, ka tur ir nereāli augsti un nav pietiekami daudz skābekļa. Bet ne visi ir iedomājušies, ka Marianas dziļvagā pašās dzīlēs spiediens ir aptuveni 1100 bāri. Un tas nozīmē, ka ūdens šeit vārās pie 374 grādiem. Vai tas ir iespējams? Jā, šo izmanto, lai dzesētu dažādas ierīces. Pieņemsim kodola reaktorus. Lai ūdens ļoti viegli iztvaikotu, vispirms ļoti lielu spiedienu, to uzvāra, un tad izlaiž ārā, un zemākā spiedienā tas veido ļoti piesātinātu tvaiku. Ja mēs padomāsim par cilvēka ķermeni, tad tavs ķermenis sastāv aptuveni no 60% ūdens. Tātad tavas smadzenes, tavi muskuļi, tavas asinis, viss sastāv no ūdens. Un tas nozīmē, ka pat tavos kaulos ir 21% ar ūdeni. Un iedomājies, cilvēkam pazaudējot tikai 1 līdz 2% ūdens, jau nežēlīgi slāps un var griezties galvu. Bet pazaudējot 5 līdz 6%, cilvēks jau var zaudēt samaņu un pat dzīvību. Tāpēc esi hidratēts. Cilvēkam ikdienā ir nepieciešams dzert no 1,5 litra līdz 2,5 litriem. Tas atkarīgs no vecuma, nieru funkcijas un organisma īpatnībām. Bet cik liels ūdens daudzums būs kaitīgs tavam organismam? Kaitīgs skaitās ūdens daudzums, ja tu iedzer 5 līdz 7 litrus ar ūdeni 2 stundu laikā. Šīs ūdens daudzums tik atšķaida nātrija jonu koncentrāciju asinīs, ka cilvēks var zaudēt samaņu vai pat nomirt. Ja tu vēlies uzzināt vairāk par ūdeni un par ķīmiju kopumā, nāc pie manis mācīties. Šobrīd mēs veidojam klātienes grupu nodarbības, kuras notiek no 8. līdz pat 12. klasē un sagatavo ķīmijas eksāmenu. Tāpat mums ir mācību platforma, kurā ir publicēti lekciju ieraksti par visiem tematiem ķīmijā, un katrai lekcijai ir vairāki uzdevumi, kas palīdzēs tev labāk saprast ķīmiju. Vairāk informācijas zem šī video. Ūdens ir supervaronis, jo tas var izšķīdināt visu. No ikdienas mēs labi zinām, ka cukurs, sāls, soda, citrons, kābe, etiķis un etanols, alkohols ļoti labi šķīst un samaisās ar ūdeni. Bet iedomāsimies, ka arī stikls var izšķīst ūdenī. Ja šīs process būs ļoti lēns un vajadzēs lielu ūdens tilpumu, bet, ja pieņemsim, jūs iemetīsiet stikla gabaliņu okeānā uz ilgāku laiku, tad tas noteikti spēj izšķīst. Jo silīcija dioksīds, kas ir stikla sastāvā ar laiku un pietiekami lielā ūdens tilpumā, var izšķīst. Jā, ķīmijas stundās mēs pateiksim, ka stikls ir nešķīstoša viela, bet ķīmijā nekas nav absolūts. Ja mēs runājam par Zemi, tad aptuveni 71% ar Zemes virsmu ir noklāts ar ūdeni. Jāatcerās, ka 97,5% ar visu ūdeni, kas atrodas uz planētas, tas ir saļš. Un tikai tie palikušie 2,5% ir dzeramais ūdens, jeb saldūdens. Lielākā daļa ar saldūdeni atrodas ledājos, jeb sasaldētā cietā
tā veidā. Un tikai neliela daļa atrodas saldūdens upēs, saldūdens ezeros un atmosfērā ūdens tvaika veidā. Vai tu zināji, ka sadaloties ūdenim un notiekot ķīmiskām reakcijām, Zeme katru gadu pazaudē ap 94 tonnām ūdens skābekļa un ūdeņraža veidā, kas pamet Zemes atmosfēru. Bet neuztraucies, lai ūdens pilnīgi pazustu no mūsu planētas, tam vajadzēs vēl vairākus miljardus gadus. Interesants fakts, ko atklāja tikai 18. gadā šie divi foršie cilvēki, ir ūdens aprite dabā, kad ūdens no šķidra pārvēršas tvaikā, pēc tam atkal veido nokrišņus, kas nokrīt uz Zemes un piepilda upes un jūras, un arī pazemes ūdeņus. Bez šī cikla dzīve uz planētas būtu neiespējama. Un kad nākošreiz tu redzēsi lietu, atceries, ka šī ir neliela daļa no milzīga cikla, kurš saucās ūdens aprite dabā. Interesanti ūdens pielietojumi. Tā kā mēs jau zinām, ūdens resursi uz Zemes ir milzīgi. Tātad viens no svarīgākajiem ūdens izmantošanas veidiem Latvijā ir hidroelektrostācijas, jo pietiekami lielu daļu no elektroenerģijas Latvija ražo tieši no hidroelektrostācijām. Tāpat lielāko daļu ar zālēm arī izšķīdina ūdens buferu šķīdumos, lai pēc tam tās droši varētu ievadīt cilvēka organismā. Kā tu lieto ūdeni ikdienā? Tu mazgā rokas, tu tīri zobus, tu mazgā grīdu un apģērbu, un tam visam ir nepieciešams ūdens. Tāpat ūdeni no krāna tu novāri un pagatavo garšīgu tēju, vai tu uzdrīksties to dzert tieši no krāna. Bet jāatcerās, ka ūdens ir arī ārkārtīgi svarīgs lauksaimniecībā, jeb augu audzēšana. Jo bez ūdens nevar neko izaudzēt, un līdz ar to ūdens tavā dzīvē ir viena no galvenajām dzīves sastāvdaļām. Dīvaini fakti par ūdeni. Vai tu zināji, ka ja paņem divas vienādas pudeles ar ūdeni, viens būs augsts, bet otrs būs karsts, sanāks tā, ka saldētavā pirmais sasals karstais ūdens. Šis nešķiet loģiski, bet šim pat ir vesels nosaukums. Un zinātnieki joprojām meklē šim paskaidrojumu. Atceries, ūdeni ļoti liels virsmas spraigums. Un tas nozīmē, ja tu samazinās vienu salvetu galu, tu redzēsi, ka ūdens kāpjas uz augšu. Un tas notiek dēļ kapilārā efekta. Tas pats notiek ar betonu. Ja ielikt betonu mitrā vidē, tad mitrums uzsūksies pa betonu uz augšu. Dēļ tā paša kapilārā efekta. Tas pats notiek ar mitrām sielām, bet tāpat strādā arī augi, jo tievie kapilāri auga iekšēnē uzsūc ūdeni no saknēm līdz lapām un ziediem. Īsta dabas maģija. Lielākā daļa ar cilvēkiem, kad redz ugunskura, grib dzēst to ar ūdeni, bet izrādās ir īpašas vielas, kuras nedrīkst dzēst ar ūdeni. Pirmās no tām ir elektrība, jo krāna ūdens satur nedaudz jonus, un līdz ar to tas vada elektrisko srāvu. Un jo sāļāks ir ūdens, jo labāk tas vada elektrisko srāvu. Līdz ar to vispirms jāatslēdz elektriskās ierīces no rozetes, vai pilnīgi jāizslēdz elektrību šajā ēkā, un tikai tā to drīkst dzēst ar ūdeni. Nākošais, ko nekādā gadījumā nedrīkst dzēst ar ūdeni, ir eļļa un naftas produkti. Jo uzvāroties ūdenim, tvaiks paņem šīs vielas līdzi un tās aizgās vēl straujāk, kā notiek šajā video. Citas vielas, kuras nedrīkst dzēst ar ūdeni, ir aktīvie metāli, jo tie vienkārši uzsprāgst. Vai tu esi kādreiz aizdomājies, kas notiek ar to ūdeni, kas tiek izliets izlietnē? Pareizi, to ūdeni uzkrāja un attīra ūdens attīrīšanas stacijā Daugava. Tāpēc saudzēt dabu neapgrūtina šo cilvēku darbu un nelej izlietnē indīgas toksiskas vielas un tās, kuras ietekmē ūdens dzīvniekus un ūdens augus. Bet kā ķīmiķi iegūst vistīrāko ūdeni, lai veiktu eksperimentus? Mums ir divas opcijas. Viena ir destilāts. Tā ir senlaicīga un ļoti vienkārša metode, kad ūdeni vispirms uzvāra un ūdens tvaikus atdesē un uzkrāja atsevišķā traukā. Šādā veidā iegūst destilēto un bidestilēto ūdeni. Ja procesu atkārto divreiz. Bet izrādās, ka zinātne iet uz priekšu. Un zinātnieki izdomāja jaunas metodas. Pieņemsim apgriezto osmozi, kad ar speciālās membrānas palīdzību ūdens mazās molekulas tiek atdalītas no visām citām molekulām. Un šī metode prasa mazāk elektrības un enerģijas, bet patērē vairāk ūdens. Joprojām valstīs, kurām trūkst dzeramā ūdens, izstrādā jaunas un efektīvas metodas, kā attīrīt ūdeni. Jo visi grib dzert un apmierināties
apmierināt savas saimnieciskās vajadzības. Jāatcerās, ka cilvēka neapdomīga darbība, automašīnas mazgāšana upes krastā, pārmērīga lauku mēslošana, ķīmiskās rūpniecības un vēl vairākas ar cilvēci izraisītas problēmas spēj piesārņot ūdeni. Bet jāatcerās, ka uz planētas ir tikai 2,5% dzeramā ūdens. Un līdz ar to atceries, ka katra ūdens malka ir vērtība, un tā ir maza daļiņa no milzīga cikla, kuru tu vari ietekmēt. Mani sauc Jurijs Krilovs. Ja tev patika šis video, padalies ar draugiem, spied like, pieraksties uz kanālu un uzraksti kādu komentāru, par kādu tematu tu gribi redzēt nākošo video.